nav elektrības, nav arī maizes. Viens 1944. gads, Latvija, Rīga, 16. oktobris, 43. gvardes latviešu strēlnieku divīzija ir pārnākusi mājās. Es neatceros nevienu sapni. Es neatceros nevienu svētdienu kara laiku. Un es neatceros nevienu brīdi, kad pasniegs man būtu pienesis vēstules. Jo man nebija kur saņemt vēstules. Bet domas par Latviju nepārtraukt nāca līdzi. Mēs runājam par to, kā būs pēc kara. Mēs ticējam par uzvaru, mēs nešaubījāmies vairs nevienu mirkli. Mums nebija pat no 41. gada bargās Pirmās ziemas šaubu par to, bet jau 42. un 3. gadā mēs nemirkli nešaubījāmies. Mēs zinājām, ka mēs uzvarēsim, ka savādāk nemaz būt nevar. Tā bija katra karavīra pārliecība. Vai mēs aiziesim līdz uzvarai? Kurš aizies? Tas bija jautājums jau pavisam cits. Jo par rītdienu runāt karavīram ir ļoti grūti. Praktiski karā tādas rītdienas nav. Bet priekšā bija Kurzeme ar blīdeni un džūksti. Tas gan ir cits stāsts. Latviešu strēlniekiem 1944. gada rudenī pavērās izpostītas Rīgas aina. Bija sagrauta daļa Vecrīgas, uzspridzinātas Rīgas ostas celtnes, bija uzspridzināta elektrostacija, maizes ceptuve, nodedzināta telefona centrāle, izpostīts ūdensvads, uzspridzināti 3 Rīgas tilti par Daugavu, sagrauta Krastmala un daudz citi postījumi. Tūkstoš 1944. gada vasarā un 45. gada ziemā pavasarī Kurzemē bija izvietots vairākas partizānu un parašutistu diversantu izlūkošanas grupas, bet lielākās bija partizāni Rietum Kurzemes Macapana vadībā, Sarkanā Bulta, tie pie Ventspilša pusē bija Bulta, un te bija vairoks, un pie Tukumā bija uzvarā. 1943. gadā, 29. augustā, no galvenās partizānu bāzes Osvēs rajonā ierādās Rietum Kurzemē partizānu grupa ar Andreja Matspāna priekšgalā. Viņa vietnieks Valdemārs Barons, Radis Raimonds Zālītis, Andrejs Strautmanis un Taļevaldis Vents. Tie visi bija kurzemnieki. Liels nopelns partizānu kustības izvēršanai bija tieši Andreja Matspāna vadībā, jo viņš saliedēja tas visas grupas, kas bija te bāzējušas tā atsevišķi grupas, kas bija no Liepājas pārnākuši, no citām vietām slēpas, un viņš apvieno visu to savā vienībā. Bet bija spiests sakarā ar to, ka ekspedīcijas visu laiku uzbruka virsū, sadalījies,
tad bija apakšvienas komandēja Andrejs Strautmanis, barons palieka tur pie štāba un Vents. Un sarkanā bulta, tās, kas bija te izvietota, tur bija Aleksis Siliņš, Mihails Strēļņikovs, Kārlis Mačiņš, Vladimirs Semjonovs, Viktors Stolbovs, kuri vadīja vienību Abavas meža masīvā. Sarkana bulta atradās Vācu grupas Nord štāba tūmā. Pēc Vācu trofejas kartes ir redzams, cik rūpīgi tika sekots sarkanas bultas darbībai un centieniem to iznīcināt. Šī vienība veica izlūkošanu un nepatraukti traucēja štāba darbam, minējot ceļus, pa kuriem brauca štāba virsnieki. Popes mežos un Ventspils tūmā darbojas partizānu izlūkvienība Bulta, Žaņa Kronberga un Ernesta Āboliņa vadībā. Ances Dundagas pusē darbojas partizānu vienība Vairoks, Vilhelma Valsona vadībā. Partizānu vienība Uzvarā darbojas Tukumā apkaimē, Artemija Laukmaņa un Jāņa Turka vadībā. Bet bija arī dezertējuši no leģiona vesels bataljons, tā bija Leitada Rubeņa, tepat izvietojas, bet Engures mežos bija divas rotas, Zelmeņu un Stivriņa rotas bija, kas apvienoja savā vienībā, tie, kas izvarējas no Vācu armijas, jo bija arī izsludināta mobilizācija Kurzemē. Nozīmē tāda, ka tomēr tā lielai partizānu kustībai Kurzemē, ka viņi blakus tādai nelielai teritorijā, kur bija desantēti 50 desanti no 6 līdz 12 cilvēku sastāvā, un tie desanti ar rācijām palīdzēja Kurzemes, Rietu Kurzemes vienībai un šitam visam pārējiem vienībām arī, lai saistītos ar fronti, ar pārējot tās visas izlūk ziņas, kas vajadzīgas štābiem. 1944. gada 10. oktobrī pirmā Baltijas fronte uzsāka uzbrukuma operāciju Klaipēdas virzienā. Pārrāva Vācu fronti un pienāca pie Baltijas jūras Klaipēdas rajonā. Atbrīvoja Palangu, Rucavu un fronte atradās tikai 50 km dienvidos no Liepājas. Kurzemē tika ielemtas 16. un 18. Vācu armija. Kopā te atradās 33 Vācu divīzijas, no tām 3 tanku divīzijas. Tādā veidā Vācu grupējums Kurzemē tika atšķelts no Vācijas galvenajiem spēkiem un nevarēja piedalīties Austrumprūsijas aizsardzībā. Izveidojās Kurzemes cietoksnis, kā to nosauca Vācu armijas Nordgrupas pavēlnieks Šerners. Karavīri vienkārši sauca par Kurlandiša keicelu, tas ir Kurzemes maiss, jeb katls. Kurzemē, kas bija atgriezta no Vācu galvenajiem spēkiem, izmisīgi cīnījās 16. un 18. armijas, kuras bija ar lielu kaujas pieredzi, kas bija iegūta Ļeņingradas blokādes kaujās.
220 km garoje fronte notika asiņainas kaujas